Pārbaudi, vai tu esi veiksmīgs cilvēks. Paskaties, cik daudz sinhronitātes manā dzīvē ir notikušas, cik daudz vienādi cipari un skaitļi mani vadījuši vienmēr un parādījuši pareizo atbildi. Paskaties, cik daudz tu šajā video ieraugi vienādus skaitļus. Tas nozīmē, ka tavi gaišās pasaules sargi ir tev blakām, viņi tevi vada, tu ieraugi vienādus skaitļus visur, uz čekiem, telefonā visu laiku, kaut kur tu viņus visu laiku pamani, tas maina tavu virzību, jo tu zini, ja ir pareizie skaitļi, tu virzies uz priekšu, noskaties līdz galam šo video, tu redzēsi brīnumu, kas mainījās manā dzīvē. Un tu varbūt pamanīsi tik daudz sinhronitātes, ka tu sapratīsi, kāpēc tev veicas vai tev neveicas. Tik daudz ikdienā sīkumi, kuri pasaka, jā, tu dari pareizi, jā, atkal cipari ir vienādi, atkal tu virzies pareizajā virzienā. Un tev vienkārši piepildās pilnīgi visas tavas vēlmes, sapņi, tas nāk viegli, tu sēdi vienkārši mājās, sapņo par to, ko tu vēlētos mainīt, un tas vienkārši plūst tavā dzīvē viegli un harmoniski. Tu brauc ar mašīnu, skaitļi parāda, kad atkal 5 nobraukums. Tu ieslēdz telefonu, ir 12. Tu paskaties čekā, tu esi samaksājis 39. Tu esi pasportojis, tu esi nosportojis tieši stundu un 1 minūti. Vai tu gribi zināt, ko tas nozīmē? Vai tu gribi zināt, cik daudz laika jāpavada, lai šie skaitļi sinhronizētos un viņi piepildītu tieši to, ko tu vēlies? Nu, tad es tev pateikšu, ja tu beidzot esi noskatījies līdz šai vietai, un tu esi tik daudz jau pamanījis šeit šos vienādos skaitļus, tas nozīmē, ka bļāviens, tu visu savu laiku tērē kaut kādam pilnīgam pufelim. Man neko nedarot, es esmu vienkārši šos skaitļus pamanījusi vieglus un harmoniski, bet priekš kam tu tam tērē laiku? Ir jādara.